Saeimas deputāti sākuši vētīt apjomīgus labojumus darba likumā. Kā jau to varētu gaidīt, par vairākiem jautājumiem vispamatīgākais strīds ir vēl pat nevis starp politiķiem, bet starp darba devēju un darba ņēmēju organizācijām. Tostarp arotbiedrībām jau izdevies savākt aptuveni 16,000 parakstu pret piemaksu samazināšanu par virsstundu darbu. Mapas ar parakstiem nodots Saeimā. Valdības atbalstītie labojumi darba likumā tagad nonākuši Saeimā, taču izvērtās asas domstarpības starp darba devējiem un arotbiedrību pārstāvjiem. Strādājošo aizstāvi iebilst pret piemaksu samazināšanu par virsstundu darbu. Patreizējais likums paredz 100% virsstundu darba apmaksu. Darba devēji gribēja to samazināt līdz 50%. Mēs tam nepiekrītam, jo mēs uzskatām, ka tas samazina iespēju cilvēkiem nopelnīt godīgā darbā. Ja mēs gribam iet uz un būt konkurētspējīgāki nekā, piemēram, Lietuvā vai Igaunijā, kur šobrīd tā norma ir tieši 50%, nevis 100%, tad tas ir ļoti būtiski, lai mēs izlīdzinātu arī šīs likuma normas arī Baltijas mērogā. Arotbiedrība arī pieprasa likumā nostiprināt strādājošā arotbiedrības biedra atlaišanas mehānismu. Saskaņot ar arotbiedrību tos gadījumus, kad darba devējs grib atbrīvot no darba darbinieku arotbiedrības biedru. Tikai tas, ka arotbiedrības biedrs, tas nevar būt par iemeslu, kad nevar uzteikt darbu. Darba devēju un arotbiedrības domstarpības izraisījušas milzu rezonanci sabiedrībā. Ir uzsākta akcija Rokas nos no darba likuma. Īsā laikā izdevies savākt aptuveni 16,000 parakstu, kurus arotbiedrības pārstāvji iesnieguši Saeimā. Parlamenta priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa biezās mapes nodeva Sociālo un darba lietu komisijai, kas šodien sāka skatīt labojumus darba likumā. Deputāti gan aicināja arotbiedrību un darba devējus rast kompromisu. Mēs nemēģināsim spēlēt opozīciju pozīciju un nemēģināsim ar vairākumu balss pārliecināt viens otru, bet atbalstīsim tos priekšlikumus, kurus ies jūsu sapulce. Ja? Kur pilnīgi sabalansēti politiski spēki, kur nav interesanti, vai jūs esat sarkanie vai baltie, bet galvenais, lai process... bet nav svarīgi politiski, jūs zaļie, oranži. Šeit uz zaļā. Pēc, ka šeit zaļā krāsā ir dienas kārtība. Pagaidām gan nekas neliecina, ka kāda no pusēm būtu gatava piekāpties. Vēl vairāk strādājošo aizstāvi turpina vākt parakstus. Ja tas nedos rezultātus, Krīgers sola skaļus protestus. Atgādinām, ka valdībai un sociālajiem partneriem jau ir izdevies panākt vienošanos par virsstundu skaitu, nodarbināšanu naktīs, atvaļinājuma naudas izmaksu un brīvdienām. Izmaiņas likumā vēl jāapstiprina Saeimai. Guntis Meisters, Ingamārs Stankēvičs, TV3 ziņas.